за понимание. У меня заметили сфотографирован. Кстати. Вот такие кадры. Dizaina viesnīcas īpašnieks, Dom hotelu. Es tomēr teiktu, pats svarīgākais cilvēks Gundars Ozols. Gundars, Labvakar, pats svarīgākais cilvēks viesnīcā ir portjē, ja gadījumā to kāds nezinu, jo parasti jau viss sākās ar portjē pie durvīm. Es nezinu, vai mums izdosies Imantu angažēt uz visu viesnīcas darbības laiku, vai kādā ziņā, es domāju, sākums ar Imantu ir kvalitatīvs sākums. Dāmas un kungi, liels paldies par to, ka jūs esat atnākuši tik plašā skaitā, godīgi runājot, negaidīt tik plašā skaitā. Mēs bijām reģinājuši ar to, ka ir atvaļinājuma laiks un tā tālāk, bet es esmu ļoti gandarīts par to, ka mēs esam izraisījuši tādu interesi. Es pēdējos, jau gadus varētu teikt, jo īpaši mēnešus esmu bijis diezgan dziļi iekšā visā tajā celtniecības, rekonstrukcijas, iekārtošanas un organizēšanas procesā, un vienā brīdī man kaut kur pazuda tas, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un tieši šodien es par to domāju, jo man bieži arī jautā, kāpēc tu taisi viesnīcu un kāpēc tu taisi viņu tagad. Tad, runājot par to, kāpēc tu taisi viesnīcu, pirmkārt, es uzskatu, ka iesākt darbi ir jāpabeidz. Mēs viņu sākām tad, kad vēl bija vecie sliktie laiki, vēl nebija sākušies vecie labie laiki, un bija liels darbs izdarīts, kuru mēs vienkārši gribējām pabeigt. Otrkārt, es uzskatu, ka katrs jauns vaivsts, ko tu vari iezīmēt savas pilsētas sejā, ja tu to vari izdarīt, tad tas ir jāizdara, un ir vērts ar to lepoties pēc tam. Jo, protams, tas, ko mēs šeit esam izdarījuši, tas noteikti nav vieglākais ceļš, ko mēs esam gājuši. Un pēc tam šis viss process, viņš ir devis milzīgu gandarījumu. Es esmu saticis tīpaši pēdējā būvniecības un iekārtošanas posmā tik daudz labu cilvēku, kas katrs ir savu roku šeit pielicis, un katra lieta šeit ir tāda, ka viņi ir izdarīta ar mīlestību. Šeit ir tik daudz cilvēku, kas ir strādājuši daudzas stundas, neskaitot, un bieži vien arī ne jau tāpēc, ka par to maksā naudu. Šeit ir izdarīts milzīgs darbs, arhitekti, dizaineri, celtnieki, iekārtotāji, viss nav uzskaitīti. Tā komanda, ko man ir izdevies savākt, viesnīcas komanda, ir kolosāli cilvēki. Tur es varu pateikt paldies Krīzei par to, ka man ir izdevies piesaistīt tik labus cilvēkus. Krīzei es plānoju pateikties vairāk kārt šodien, jo tas mums dod pildīgi citu atspērienu punktu. Es domāju, ka, ja tiek radīts kaut kas īpaši labs, tad ir labi, ka viņš tiek radīts zemākajā punktā, jo tagad mums ceļš ir tikai uz augšu. Pats galvenais, kāpēc, ja mēs domājam tā makropatriotiski, tāds jauns termins, tad es domāju, ka es ar savu piemēru gribētu parādīt, ka labāk šodien ir darīt, nevis domāt par to, ka viss ir tik slikti un ka nav jēga nekam.
Un, ja gadījumā kāds domā, ka šeit vienkārši tāda vieta, kur ir paveicies, taču pateikt, ir daudz, kas bijis grūti. Un tai pašā laikā tas grūti ir bijis daudz vieglāk, tāpēc, ka apkārt ir bijuši tādi cilvēki, piemēram, kaimiņu krodzinieki, kas paši nevis domā, kā iezāģēt mūsu kāju jau laicīgi, bet aizdod galdus, pastāsta, kā taisīt bāru, iesaka cilvēkus un tā tālāk. Un, ja gadījumā man līdz šim bija tāds iespējas, ka latvieši ir tāda maza nenovīdīga tauta, kur ir gatavi investēt savu visu enerģiju, lai otram nesanāk, tad šis projekts man ir pārliecinājis par pretējo. Latvieši vai Latvijas iedzīvotāji, es negribu dalīt nacionalitātēs, ir ļoti izpalīdzīgi, ļoti gudri un talantīgi cilvēki. Un es domāju, ka šis notikums ir ne tikai man liels notikums, viņš ir savā ziņā notikumiņš arī Rīgas un Latvijas kontekstā, jo Rīga ir iegūst vēl vienu sakoptu ēku, kas pēdējās dienās vairs nav tik pašsaprotams notikums. Savukārt Latvija ir iegūst vienu piemēru, vienu pozitīvu ziņu par to, ka ne...